visu skaistākā starp sievām. Kur tā ir? Es uzdevu šādu viktorīnas jautājumu vienam draugam šonadēļ, un viņš teica, viņš man prasīja, par ko es sabatā runāšu. Un tad jau tu runās par savu sievu, jo katram jau savu sievu ir skaistākā. Bet Bībelē ir viena sieva, kur 3 reizes ir šādi nosaukta. Skaistākā starp sievām. Vai kāds ir ievērojis, par kuru tā ir teikts? Tā ir Sulamīte. Jā, tā ir Salamana sieva. Un Bībeles pētnieki uzskata, ka Salamans kādus pirmos 20 gadus bija krietns vīrs ar vienu sievu. Pēc tam gan viņš tika apreibināts ar visām šīs pasaules baudām un daudz kas mainījās. Bet šī Sulamīte, par ko ir aprakstīts augstajā dziesmā, ko mēs šodien pētīsim, ir viņa šī mīlestība. Un šī ir unikāla grāmata. Es domāju, ka jūs visi piekritīsiet, kas esat lasījuši šo grāmatu. Un es uzņēmos šo izaicinājumu izpētīt. Un šodien izcelsim dažas lietiņas, dažas iezīmes, kāpēc tad Sulamīti tā nosauc par visskaistāko starp sievām. Vesels 3 reizes. Un ja Bībele kaut ko pasaka 3 reizes, tad tas ir zīmīgi. Tad šķiram vaļā augsto dziesmu, un es tiešām ticu, ka mums katram tur būs ko paņemt, ne tikai sievām, bet arī vīriem, un topošām sievām un topošiem vīriem. Un pāri visam es vienkārši gribu novēlēt priecīgu sieviešu dienu visām sievietēm. Jā, Dievs jūs ir brīnišķīgi radījis ar īpašu aicinājumu, katru aicinājis atklāt viņa skaistumu vēl pilnīgāk. Tātad augstā dziesma, un tad sāksim ar pirmo lietu, kas tāda atklājas šeit par Sulamīti. Un tas ir augstās dziesmas 1. nodaļā, 3. pantā. Brīnišķa ir tavu ziežu smarža, pats tavs vārds ir it kā maigi izstriepta dzidra ziedes eļļa. Tāpēc arī jaunavas tevi tā mīl. Šeit tātad šī līgava Sulamīte runā par savu mīļoto. Un ko mēs šeit ievērojam? Ko viņa izceļ kā šo iemeslu, kāpēc viņu tā mīl? Jo pats tavs vārds ir kā maigi izstriepta dzidra ziedes eļļa. Vārds. Viņa ir iemīlējusies pirmkārt vārdā. Un kas ir vārds Bībelē? Ebreju domāšanā vārds ir raksturs. Tāpēc arī Dievs mainīja Bībeles varoņiem vārdus atkarībā no viņu rakstura. Jēkabs, kurš tulkojumā nozīmē pievīlējis, kurš pievīl savu brāli, tagad kļuva par Izraēlu un uzvarētāju. Un tāpat arī Abrahams bija daudz tautu tēvs, un Ieva nozīmē dzīvā, un tāpat daudz šie vārdi, kas apzīmē šo cilvēku. Un arī to pašu ļoti skaidri mēs redzam 2. Mūzes grāmatā 34. nodaļā, kur Mūzes lūdz Dievs, parādi, nosauc savu vārdu, kā tevi sauc. Un ko Dievs dara? Viņš sauc savas rakstura īpašības. Es esmu lēnprātīgs un žēlsirdīgs un 1000 saglabāju savu žēlsirdību un esmu taisnīgs. Un tas ir viņa vārds. Un arī šeit mēs redzam, ka šajā arī ebrejietes, vai varbūt arī viņi nav ebrejieti, to mēs nezinām, bet šajā grāmatā vārds ir raksturs. Un šis tiešām jāatzīst, ka ir tas, kas vada uz laimīgām attiecībām, ka mēs pirmo prioritāti liekam raksturam, ka mēs pirmkārt paši gribam kļūt par īstajiem raksturā,
un arī meklējam to īsto raksturā. Un, protams, arī cita šī pieķeršanās nenozīmīgi arī ir atklāta un seko. Jā, Sulamīte pirmo novērtē raksturu. Otra lieta, ko mēs šeit ievērojam, Sulamītē tālāk lasot, 6. pantā, un tālāk, ka viņa ir ļoti strādīga un čakla. Viņa ir parasta lauku sieviete, meitene. 6. pantā ir minēts, ka viņa tātad bija iecelta par vīna dārza uzraudzi, un tad 8. pantā ir minēts, ka viņa gana savus kazlēniņus. Tātad čaklums padara sievieti noteikti daiļu. Nākamais, 3. lieta, ko mēs ievērojam 2. nodaļas sākumā, un vispār cauri šai grāmatai, ir, kā Sulamīte novērtē savu mīļoto. Viņa rūpes, viņa mīlestību par viņu. Un izlasīsim 2. nodaļā no 3. panta. Kā ābele starp meža kokiem, tā izceļas mans draugs starp tautas dēliem. Es sēžu kārotajā pavēnī, un manas ēnas devēja koka augļi ir saldi manai mutei. Viņš ved mani viņa vīna pagrabā, un viņa mīlestība ir viņa karogs pār mani. Jā, šī ir noteikti appusēja mīlestība, un viņa novērtē. Šeit ir dažādi īstenībā interpretācijas, ko varētu nozīmēt tieši šie simboli, bet tas, kam es vairāk tā varēju piekrist šo pētot, bija, kad šie augļi, ko viņš šeit min, ēnas devēja koka augļi, kas ir saldi viņas mutē, ir šīs, ka viņa novērtē to, kā viņš jau par viņu rūpējas. Sulamīte ir viņa aizgādībā, viņa pilī, acīm redzot. Un to mēs redzam arī tālāk un tālāk atklājoties, bet gribu izcelt vēl vienu iezīmi tādu, ko mēs ļoti labi arī redzam izceļamies no Sulamītes piemēra, ka viņa seko, viņa pakļaujas, kur viņš ved. Jo viņa ir iemīlējusi viņa raksturu, viņa zina, ka viņam var uzticēties, un tāpēc viņa pakļaujas. Mīlestībā pakļaujas. Un, mēs arī redzam tālāk, 5. pantā, viņš iedveš man ar puķiem jaunu dzīvības spēku un atspirdzina mani ar āboliem, jo es sirkstu aiz mīlestības. Tātad vīri puķis dāvināt ir bībeliski. Varam iepriecināt sievas ar puķiem. Un tas arī, acīm redzot, ir vajadzīgi. Un tālāk arī šīs Sulamītes ilgas ļoti atklājas 3. nodaļā, 1. pantā. Naktī savā guļas vietā es meklēju viņu, savu draugu, ko tā mīl mana dvēsele. Es meklēju, bet es viņu neatrodu. Un tad viņi nolemj iet viņu meklēt pa to ciemu, pilsētu. Jā, tā tad Sulamīte ilgojas. Un 4. pantā, kad es biju drusku pagājusi viņiem garām sardzei, es atradu viņu, ko tik stipri mīl mana dvēsele. Es viņu tur ciet un neatlaidīšu viņu, kamēr es viņu neatvedīšu savas mātes namā, viņas, manas labās, manas dzemdētājas istabā. Un šeit tad mēs jau ievirzamies uz norādi uz kāzām. Un es jau jums esmu senākā svētdienā, kur es iztirzāju vispār seksualitāti, Bībeli augstajā dziesmā, kā ir atklāta, toreiz varbūt kādi atcerās, es jau stāstīju, ka tātad šeit parādās laulību ceremonija. Šis ir bijis tāds draudzību posms, kad viņi viens pēc otra ir ilgojušies stipri un
un noteikti ļoti tuvu jau laulībai, bet tagad sekos laulību ceremonija. Un viņi šeit parādās, kā viņi vērtē savus vecākus, godā un ciena, jo tajā laikā laulību ceremonijas notika vecāku istabā. Šeit arī viņa piemin šo mātes namu un šo viņas dzemdētājas istabu. Un tad no 6. panta ir krāšņa ceremonija, kā nāk Salamans ar savu krēslu, un 11. pantā arī pieminēts, ka tā ir kāzu diena un viņas sirdsprieka diena. Un tad 4. nodaļā ir šī līgavaiņa runa, kas ir ļoti līdzīga seno sīriešu kāzu runām. Pēc viņu kāzu tradīcijām, ko viņi tur saka. Un mēs kaut ko varam šeit mācīties arī par šo skaistāko starp sievām. Kaut ko ļoti, ļoti būtisku. Un ieskatāmies 12. pantā. Mana māsa, mana līgava, tu esi kā aizkronēts dārzs, kā aizslēgts avots, kā aizzīmogota aka. Šeit mēs redzam to Sulamītes likumību, ka viņa ir glabājusi savu jaunavību, viņa ir izvēlējusies būt uzticama vienam, savam nākotnes vīram. Un interesanti arī šo pašu domu, bet citā tādā salīdzinājumā izsaka Sulamītes brāļi. Grāmatas beigās, 8. nodaļā, un izlasīsim kopā no 8. panta. 8. nodaļā no 8. panta. Mums ir maza māsa, un viņai vēl nav krūšu. Ko mēs lai darām ar savu māsu tajā dienā, ja kāds taisītos viņu precēt? Ja viņa ir mūris, tad mēs varētu pie tā uzcelt sudraba priekšnocietinājumus. Bet ja viņa ir durvis, tad mēs tās varētu nostiprināt ar ciedru dēļiem. Tātad 2 izvēles šeit ir atklātas. Būt mūrim, kas nav pieejams nevienam līdz laulībai, līdz precēšanās dienai, vai būt par durvīm, kas ir pieejams visiem garāmgājējiem. Un mēs redzam tad Sulamītes izvēli 10. pantā. Es esmu mūris, un manas krūtis ir kā torņi. Viņa acīm es esmu pilnība, un tajās es saskatīju apmierinājumu. Jā, noteikti šīs Sulamītes nodošanās un šim vienam vīram, arī Salamana acīs un visu sievu acīs, jo tās bija arī Sulamītes draudzenes, kas par viņu tā teica, ka viņa ir viskaistākā. Noteikti viņa darīja arī tik skaistu. Un mēs šeit redzam tiešām arī, kā Sulamīte ir nodevusies savam vīram un dod viņam labāko. Un, ja kāds piefiksē, tad šī ir jau 6. lieta, ko es gribu izcelt no Sulamītes, ka viņa dod savam vīram labāko, paglabā labāko un izdomā kādus jaukus piedzīvojumus. Izlasīsim 7. nodaļā no 11. līdz 14. pantam. Mans draugs ir mans, un visa viņa sirds ilgošanās ir pēc manis. Nāc, mans draugs, lai izejam laukos un lai pārnakšņojam ciemos, un lai mēs agri varētu uzkāpt vīna dārzos un redzētu, vai vīna koks rieš pumpurus, vai tā ziedi veras vaļā, un vai granātābeles plaukst. Tur es tev dāvināšu savu mīlestību. Mīlestības ābols maržo saldi, un uz novietnes virs mūsu durvīm ir dažādi augstvērtīgi augļi. Mans draugs, es esmu tev, tur sataupījusi labākos, gan no šā, gan arī pat vēl no pagājušā gada ražas. Viņa ir sataupījusi labāko. Mēs varam, šie ir simboli un piemēri, bet mēs varam pārnest to uz dzīves reālajām situācijām, kur mēs tiešām gribam veltīt
savam mīļotajam, nevis to laiku, kad mēs esam visi izsmelti un labāko laiku atdot varbūt telefonam un draudzenēm, draugiem, bet tajam, kas mums ir vismīļākais, vistuvākais. Jā, un ieplānot kādus kopīgus piedzīvojumus, doties pārnakšņot ciemos, uzkāpt kādos dārzos un redzēt, vai tur pumpurs veras vaļā. Šis ir tas laiks, kad ieplānot šādus kopīgus piedzīvojumus. Jo, kā mēs redzam, šo viņa raksta pēc laulībām, mēs nezinām, cik ilgs laiks te ir pagājis šīs sirds dziesmas, augstās dziesmas laikā, bet gan pirms, gan pēc laulībām šie randiņi ir vajadzīgi, ļoti vajadzīgi. Jo dzīve taču ir tik skaista, un Bībele arī mūs aicina tiešām to izbaudīt. Un tāda vēl pēdējā lieta, ko es gribu izcelt, kas šķiet ļoti, ļoti skaisti padara Sulamītas piemēru, ir, ka viņas mīlestība tiešām ir nemainīga. 5. nodaļā, pēc šī kāzu apraksta no 2. panta, ir tāda dīvaina aina aprakstīta, un ir vairākas interpretācijas, kā šo situāciju skaidro. Tā varētu būt kāda romantiska spēle, kas tur tiek aprakstīta, bet varētu būt arī kādi sarežģījumi laulībā, kas ir radušies. Un mēs redzam šo situāciju, varbūt izlasīsim no 2. līdz 5. pantam. Es guļu, bet mana sirds ir nomodā. Lūk, es dzirdu sava drauga balsi. Viņš pieklauvē un saka, atver man, lai es ieeju pie tevis. Mana mīļā draudzene, mana māsa, mana dūja, mana cildenā. Jo mana galva ir pilna rases un manas matu cirtas ir pilnas nakts valguma. Es esmu novilkusi savu tērpu, kā lai es to atkal uzvelku. Es esmu nomazgājusi savas kājas, kā lai es tās atkal notriepju, bet mans draugs izbāza savu roku caur režģu spraugu. Tas lika līdz pašiem dziļumiem ietrīcēties manai sirdī. Ilgās pēc viņa un mani prāti samulsa, viņa balsi un vārdus izdzirdot. Tad es piecēlos, lai atdarītu savam draugam. Pa maniem roku dilbiem lejup ritēja šķidro mirru straumītes un dārgo ziežu eļļa pilēja no maniem pirkstiem uz durvju aizšaujamā. Ko mēs šeit redzam? Mēs redzam tādu interesantu situāciju, ja, ka vīrs ir kaut kur pazudis un viņš tagad klauvējas un atkal grib apreibināt viņu ar savām spēlēm un mīlestību, un viņam tas arī izdodas. Tajā laikā durvis aizslēgt bija vesela procedūra, un mēs mācāmies arī no Sulamītas, ka viņa ir sakopusies kārtīga un vēl sevi īpaši bagātina ar kādiem mirru straumītēm, kā te ir teikts, un ziežu eļļu. Un tad, kad viņi atnāk pie durvīm, viņš atkal ir aizlaidies. Kas notiek? Un es nezinu, kā viņi varēja justies tajā brīdī, bet mēs redzam, ka, kad es beidzot atvēru durvis savam draugam, tad viņš bija aizgājis un nebija vairs redzams. Mana dvēsele bija ārkārtīgi satraukta, kamēr viņš runāja. Tad es meklēju viņu, bet neatradu. Es viņu saucu, bet viņš man neatbildēja. Un viņi sastopas ar tiešām lieliem izaicinājumiem, bet par spīti tam visam. Mēs pārlecam nedaudz priekš uz 10. pantu, viņi sastop šīs citas savas draudzenes, un viņi saka, mans draugs ir žilbinoši balts, ar sārtu ādas krāsu, viņš ir īpašs un izceļas starp tūkstošiem. Viņa galva ir vistīrākais un vissmalkākais zelts.
Viņa matu šķipsnes ir cirtainas, un tās ir melnas kā kraukļi. Un tā viņa vēl aizvien apliecina savu mīlestību. Un 14. panta beigās viņa saka, viņa miesa ir kā mākslas darbs no tīra ziloņkaula, kas safīriem rotāts. Un 16. pantā viņa mute ir salda, un visā savā būtībā viņš ir ārkārtīgi pievilcīgs. Tāds ir mans draugs. Jā, tiešām tāds ir mans mīļākais, jūs Jeruzālemes meitas. Tātad šī mīlestība, pieķeršanās nav mainījusies. Un tā nav mainījusies arī vēl vēlāk, 8. nodaļā, kad viņi izsaka šos, man šķiet, slavenākos vārdus no visas augstās dziesmas, 8. nodaļā, 6. un 7. pants. Te jau ir situācija, ka viņi jau sen viņu ir atradusi, viņi ir devušies iespējams pie viņas ģimenes, jo tur tālāk tie brāļi runā un tā tālāk, bet viņa saka savam mīļotajam vīram, piespied mani kā zīmogu pie savas sirds un ļauj, lai es uzspiežos kā zīmoga gredzens uz tavas rokas. Jo mīlestība ir spēcīga, kā nāve, un tās karstums ir varens kā elle. Tās versme ir ugunīga, un tās liesmas ir kā dieva liesmas. Lieli ūdeņi nevar apdzēst mīlestību, nedz arī ūdens straumes to apslīcināt un nomākt. Un ja kāds pat visu savu namu pārticību būtu ar mieru atdot par mīlestību, tad tomēr viņš paliktu tikai par apsmieklu. Mīlestība nav balstīta uz emocijām, uz jūtām. Tā iesākās ar raksturu, mēs redzējām, tas nozīmē uz spriedumu, uz izvērtējumu. Ir jābūt gudriem izvēloties šo mīlestību, un tad, kad tā nav balstīta uz kaut ko tik mainīgu kā emocijas un jūtas, tad pat lieli ūdeņi nevar apdzēst mīlestību. Nedz ūdens straumes to apslīcināt un nomākt. Jo tā ir svēts princips, tā ir nodošanās. Nemainīga nodošanās. Un kādai šo visu klausoties varbūt šķiet, bet tā jau var būt tikai Sulamītei, kur ir apprecējusies ar ķēniņu, Salamanu iemīlējusies, un tad viņš viņā ir iemīlējies un apjūsmo un lutina. Bet vai tad mums arī tā var būt? Māsas un brāļi. Vai tik mums nav arī kāds ķēniņš, kurš mūs ir iemīlējis, un kurš ir visbagātākais un skaistākais ķēniņš? Pats Dievs, Jēzus Kristus un Tēvs un Svētais Gars. Viņš arī mūs katru ir izredzējis un slēdzis šo ciešo derību un vēl paliekošāk kā laulības derību. Derību caur kristībām. Un viņš mūs apjūsmo un lutina, un mēs par to daudz varam visā Bībelē lasīt, bet šodien mēs tikai uz augsto dziesmu koncentrējamies. Tāpēc es aicinu jums katram savās attiecībās ar šo visskaistāko, mīlošāko ķēniņu, kā savu vīru, jo Dievs mūs nosauc par līgavu, savu draudzi. Pirmkārt, tātad novērtēsim viņa raksturu. 2. būsim čakli. 3. novērtēsim mūsu mīļotā rūpes un mīlestību. Pakļausimies un sekosim viņam. Pieņemsim tās dāvanas, tos ziedus, visu, ko viņš mums dāvina kā mīlestības veltes. 5. saglabāsim sevi kā šķīstas jaunavas, tikai vienam Dievam.
6. Dosim un glabāsim viņam labāko. Izdomāsim jaukus piedzīvojumus, kuros doties kopā ar viņu. Un 7. Pat ja kādreiz nesaprotam viņa rīcību, pat ja mums nākas ciest un mēs esam cietuši, turpināsim mīlēt. Gan attiecībā pret Dievu, gan attiecībā jums katram pret saviem draugiem, savā starpā, jo lieli ūdeņi nevar apdzēst mīlestību, nedz ūdens straumjas to apslīcināt un nomākt. Amen? Amen. Mīlestība, paldies Tev, ka tiešām Tu esi viss skaistākais. Tas, kas mūs arī padara par visskaistākajiem. Paldies par tik skaistu piemēru arī, ko varam mācīties no Sulamītes. Un Tēvs, paldies Tev, ka Tu esi mūs atpircis un tā pagodinājis darījis par ķēniņiem, ķēniņienēm, ķēniņa līgavu. Mēs gribam novērtēt Tavu mīlestību un gribam mācīties tāpat, kā Tu mīlēji mūs, arī mīlēt savus laulātos, savus draugus. Kungs, svētī katru sievu. Mēs lūdzam svētī katru sievieti šeit, lai Tu dod tai uzplaukt šajā pavasarī, kā skaistam ziedam Tev par godu. Lai Tēvs to arī piedod visu, kas nav bijis pēc Tava prāta, jo Tu zini, mēs dzīvojam izaicinošā pasaulē. Un paldies, ka Tava mīlestība tomēr apklāj visu. Tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu un nekad nebeidz. Paldies, ka varam tā atgulties un atspirkt un atplaukt Tavas mīlestības dēļ. Un šādi stiprināti, Tēvs, paldies, ka varam iet pieķeroties Tavam Jēzus augšām celšanas spēkam. Tas Kungs, lai Tevi svētī un lai Tevi pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un lai Tev žēlīgs. Tas Kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un lai dod Tev mieru. Jēzus vārdā. Amen.